Sēžu darbnīcā un spēlējos ar šito vecā tipa rādio, ko atradu. Pielika pagarināta antena. Ko tik nevar uztvert. Tā ir vienkārši kaut kāda rādio bāka kuģiem vai kaut kam, bet, piemēram... Le pont d'envol, quartier d'équipage, part d'ici Cambon, leur 10e Francūži. dans le zoo de Nanning. Le zoo a préparé de délicieux. They need to go back to their lands of origin. Amerikāņi vai kanādieši. It is their lands of origin that have used these poor people as pawns in their diabolical hands to undermine Israel and the Jews and to ultimately push them into the Mediterranean Sea. Ladies and gentlemen, this ain't gonna happen. Cipelnietiešu ziņas. Un tad viņš pazūd un atkal atgriežas. Jā, kas vēl? Es nezinu, irāņu vai kaut kas. Tad paralēli kaut kāds sajaukums ar krievu, angļu un franču. Yeah, when my wife approached me and said I've had enough, I thought, hey, Šis varbūt ir vienkārši elektromagnētiskais lauks no kaut kā. Es nezinu, vai tie vārdi, kas tur fonā skan, ir saistīti arī ar to troksni, bet kaut kas paralēli notiek. Ее длина составляет более 2 километров. Только узловое транспортное сообщение через озеро. To frekvenci es varu mainīt, bet kas tas par traucējumu ir, es nezinu. Es pieļauju, ka varbūt kaut kādu frekvenci arī mans telefons, ar kuru es filmēju un kaut ko ietekmē, bet es neesmu nekāds radio eksperts. Man vienkārši interesē šitā tēma. Jā, kaut kā tā. Ja jums ir vēl kaut kādas idejas, ko es varētu pamainīt, lai uzlabotu signālu stiprumu vai kvalitāti, kādu labāku antenu pielikt vai kā, vai jums ir kaut kāda ideja, ko citu pačekot, jo tie ir FM, short wave, medium wave, long wave. Tā kā